īsumā pastāstu, kā pareizi pagatavot koralmainu ūdeni un kā būtu ieteicams lietot visas dienas garumā ūdeni. Ja, tātad stāstu no savas pieredzes, savu rīta gaitu, ja, visas dienas gaitu. Tātad pamostos no rīta, es parasti pamostos stundu iepriekš. Ja, pamostoties stundu iepriekš, es aizēju uz virtuvi, ieslēdzu teikanu. Man teikanai ir ierobežojums ar šiem termoregulāciju. Ja, es uzlieku 40 grādus un uzvāru ūdeni līdz 40 grādiem. Kam nav tādas teikanas, var vienkārši sajaukt augstu ar siltu ūdeni kopā, ja, lai šajā krūkā ir vidēji kaut kādi 40 grādi ūdens. Ja. Uzsildot šo te ūdeni, salējam krūzē, ja, un pielietā krūzē uz 1,5 litru siltu ūdeni. Ja, un šādā siltā ūdenī mēs ieliekam vienu koralmainu maisiņu. Pagaidām 5 minūtes, un ūdens ir gatavs jau rīta cēlienā. Kā viņu vislabāk lietot? Paņemu glāzi, 2 šādas te lielas glāzes, lēnu garu, ja, nesteidzoties no rītiem, domādams par dzīvi, ja, saplānodams jau dienu, izdzeru šādas te 2 koralmainu ūdens glāzes. Kāpēc no rīta siltas koralmainu ūdens glāzes? Tāpēc, ka mums vajag pamodināt organismu. Ja. Mēs aizējam no rīta, nomazgājam muti, ja, lai pamostos, lai atžirktu. Tas pats ir vajadzīgs arī mūsu zēntraktam. Izdzerot šīs te 2 siltās ūdens glāzes, mēs aktivizējam visu zēntraktu. Ja, aktivizējam kuņģu darbību, aktivējam žults atteci, aktivizējam sviedru izstrādi, ja, mēs aktivizējam visu ķermeni. Ja, un tad jau pēc tam, kad es esmu izdzēris šīs 2 glāzes, es brokastis parasti nēdu, tad es ik pa laikam ielēju vēl ūdentiņu, padzeru vēl ūdentiņu, ja, līdz ēšanas laikam, ja, jo man ēšana parasti sanāk kaut kādos 12:01, ja, pirmā ēšana, tad no es līdz tam laikam padzeros pamazām padzeros ūdentiņu. Ja. Kas ir svarīgi vēl? Pirms ēšanas 15-20 minūtes iedzert vēl glāzi silta ūdens, ja. Tamdēļ, lai mēs noskalotu šo te zēntraktu, iedarbinātu kuņģi, izskalotu kuņģi, ja, un dotu viņam tā kā refleksu, ka tūliņ būs ēdiens, tūliņ ēšana notiksies. Ja, tā kā notīram,noskalojam, un tad jau dodam arī ēdienu. Ja, kad mēs paēdam, ir ļoti ieteicams 1,5–2 stundas neko nedzert. Ja, jo mums šajā te kuņģī ir ēdiens, kuņģī izveidojās šī te kuņģa sula, un kuņģis strādā gremo. Ja mēs iedzersim šim te ēdienam pa virsu ūdeni, tātad, kas notiek? Tur atšķēdā šī te kuņģa sula, un mums ēdiens daudz ilgāk gremojās, notiek burbuļošana, notiek pūšana, ja, un notiek konkrēta spirta darbnīca mūsu zānu traktā. Ja. Tātad, tur viss šis te rūkšanas process notiek, un tad sākās diskomforts. Tāpēc sagaidām 1,5–2 stundas, un tikai tad jau ņemam nākamo ūdentiņu, kas mums te vēl ir palicis, ja, un malkojam. Ja mums šeit ūdentiņš ir beidzies, mēs uztaisam jaunu ūdentiņu, un viss process notiek tāpat. Ja? Taisam mēs ūdeni vislabākais stikla traukos, ja? Jo metāla trauki neutralizēs un izdarīs kaitējumu mūsu ūdenim, ja? Jo mūsu ūdenim ir vajadzīgs mīnus slādēts pH, ja? ko nodrošina šī koralmaina. Tāpēc ir ļoti vēlams stikla traukos lietot ūdeni. Ja? Un vēl kas ir ieteicams, ūdeni nedzeram vēlāk par 8. Ja? Tā kā tas nebūtu ieteicams, jo tad pa nakti ir celšanās, ir slodze aknām, ja? Jo mums ir slodze nierēm, kad viņam ir jāskalo vēl šis te ūdens jāvada laukā, un tad ir nemierīgs miegs, un tad jau arī pa nakti gribās piecelties, aiziet uz toli. Ja? Tā kā ir ieteicams 8 beigt šo te ūdens uzņemšanu, ja? Lai mums ir mierīgs miegs. Ja, tas arī ir īsumā. Ja ir vēl gadienā kādi jautājumi, droši uzraksti, pajautājas. Es apstāstīšu, izskaidrošu, daudz smalkāk, ja ir kaut kādas neskaidrības. Ja, tāpēc es arī nosūtīšu tev šo video, lai tu saprastu, lai izprastu, kas ir ūdens. Ja. Tas ir mans dienas režīms, kā es to daru, un man ļoti patīk. Ja. Tas ir, ar ko es dalos. Ja. Droši, ja ir vēl kādi jautājumi, raksti. Ja?